Šodien atkal optimizēsim laiku un naudu. Tad es pastāstīšu par to, kā optimizēt iepakojumu. Tad šeit mēs redzam klientu, kurš kolosāli izvēlējies vienu lietu, kad viņam ir 4 dažādi veidi produkcijas. Es domāju, ka viņam ir vairāk, līdz ar to es izmantoju šobrīd 4 tikai. Ja? Tas nozīmē to, ka klients sākumā ir sagatavojis vienu kastītes veidu, tad viņš izstrādāja konstrukciju, viņš uztaisīja nazi, un pēc tam uztaisīja dažādus dizainus uz šīs te konstrukcijas un palaida uz ražošanu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka klients iekonomē aptuveni kaut kādi 150–200 eiro kā minimums uz šo te konstrukciju izveidi. Tas nozīmē to, ka nav katrai konstrukcijai atsevišķi, bet ir viens veids, un tas automātiski tiek sagatavots un izveidots. Tā kā šis ir ļoti labs risinājums tiem cilvēkiem, klientiem, kas pārdod dažādus produktus, un attiecīgi mēs varam optimizēt vienu kastītes veidu, un šeit, ja pieņemsim kaut kādi tur izmaiņas, var ielikt arī saucamo ielekni iekšā kastītē. Jo kastīte ir gatavā veidā, viņa atnāk šādā te variantā. Tad klients paņem, hops, saliek, sataisa un gatavs. Un liekam iekšā produkcijā. Tā kā, ja gribi iepriecināt savus draugus, aizsūti šo te video, lai viņš cilvēks redz, kā īstenībā optimizēt savas izmaksas. Gan iepakojumu, gan arī savam dizainam, stilam. Un ar lielāko prieku vienkārši izstāstīsim, izskaidrosim, ko var izdarīt ar jūsu iepakojumu. Tiekamies nākošajos video. Un rakstam apakšā tas, kas interesē. Jo es jums stāstīšu tikai par praktiskām lietām, ko dzīve var pielietot un kas atvieglo mūsu ikdienas darbu. Tā kā iekomentē, nosūta informāciju, kam tas varētu būt lietderīgi.